Paldies gan komandai, kuru tiešām strādājam. Mēs daudz iemācījāmies šīs brīvdienās, gan tētim, kurš bija te līdzās un palīdzēja padomu. Un, protams, visiem atbalstītājiem, kas seko līdzi. Īstenībā šodien gāja interesanti. Bija 3., 4. brauciens. Ar katru braucienu ar vien labāki laiki, ar vien labāks kopējs brauciens, bet īsti nebija neviens brauciens tāds, kur es varētu nobraukt tīri, kur man nebūtu vai nu kāds man priekšā vai arī aizmugurē, no kura vajadzētu piesakties. Tā kā varbūt nebija tas pats augstākais un lielākais ātrums man trasē, bet viņš bija stabils un konstants un top 5 katrā ziņā. Pēc tam sekoja pusfināls, droši vien arī pēdējais brauciens šodien un droši vien pats interesantākais, tāpēc, ka bija cīnījos ar Peteru Solbergu un es varu varbūt palielīt sevi, ka es viņu apzinu. Es apzinu pasaules čempionu un tādus apdzīšanas manevrus es bieži nedaru. Es biju cieši viņam aizmugurē un tad es redzēju, kur viņš nokļūdījās un es momentā biju ielicis iekšmalā viņam, izspiedu viņu ārmalā, tajā saucamajā trabotkā un turpināju braukt, bet viņš bija, tur es varētu teikt, nospēlēja pieredze. Es pēc kartinga skolas izdarīju visu, ko es varēju izdarīt, bet viņš bija paņēmis tik plašu trajektoriju, lai būtu ar stipri lielāku pātrinājumu līkuma izejā, un uzreiz nākamajā līkumā bija man iekšmala atpakaļ. Tā kā tur notika tāda ķēdes veida apmaiņa, un tā tas notiek. Nākamreiz es varbūt zināšu, ko darīt savādāk, un to es arī izdarīšu, lai viņš man atpakaļ neapdzītu. Tā kā no visādām šitādām kļūdām ir jāmācās, jāanalizē viņas, un kopā 7. Tā kā drusciņi pietrūka, lai tiktu finālā, bet jāturpina cīnīties, un mums ir viena gauna atlikusi. Lielākais iespējas ir vajadzīgs sagatavoties man kā braucējiem, nevis komandai vai labāku tehniku, bet sakārtot domas galvā. Īstenībā, es nezinu, es tā varu teikt, bet vienalga es esmu 3. kopvērtējumā vai 4. Mēs turpināsim strādāt, mēs attīstamies, un tāpēc es esmu te, lai es mācītos. Man ir 1. gads, un es cīnos pasaulē pa top 3 vietu, tas jau ir labi.